Labvakar, mazo draudziņu. Šovakar es tev nolasīšu receptīti pildīta cūkas galva. Viena cūkas galva, apmēram 1,2 kg, 300 g cūkas gaļas, 150 g liela lopu mēlis, 2 olas, 100 g salda krējuma, 5 g salpetra, 100 g garšsakņu, sīpols, petersīles, selerija, burkāni, pipari, lauru lapas, sāls, cukurs. Rotāšanai marinēti gurķi, zaļie zirnīši vai redīsi, zaļumi. Cūkas galvu nomazgā, aplaucē, atdala ādu un izņem kaulus. Gaļu sagriež, pieliek sāli, cukuru, salpetri un atstāja aizvārkotā traukā ledusskapī 24 stundas. Atdalītajai ādai aizšuj acis un purna vietu un ādu mērcēja sālsūdeņī. Pēc 24 stundām gaļu vairākas reizes samaļ, pieliek olas, krējumu, kubveida gabaliņos sagrieztu vārītu mēli, pilda galvas ādā, nosien salvetē, liek katlā, pārlēj ar karstu ūdeni, pievieno garšsaknes, piparus, lauru lapas, sāli un vāra gatavu. Pēc tam izņem no šķidruma, atdzesē, atbrīvo no salvetes. Sagriež šķēlēs, kārto ceptes bļodā, rotā ar zirnīšiem, gurķiem un zaļumiem. Gaļas šķēlis var pārliet ar recēt sākušu buljonu, ko izvāra no galvas kauliem. Tad iegūst gaļas šķēlis želejā.